jo te vienkārši dzīvo visvairāk cilvēku, un tieši tāpēc šī ziema mūs atkal pārsteidz nesagatavotus, kā vienmēr, jo tiešām sniega daudzumu tādu neviens nebija gaidījis, jo pēdējo gadu laikā mēs bijām pieraduši pie tā, ka ziemā sniega nav, un ļoti bieži tas sniegs, kas uzsnieg decembrī, principā jau Ziemassvētkiem ir nokusis. 50 cm Rīgā, plus sniegs, kurš vēl turpina sniegt. Tas tikai parāda to, ka laikam kāds no augšas paskatījās uz šo pasauli, pasmaidīja un pieņēma kādu lēmumu, par kuru mēs nebijām lietas kursā, jo viss notiek laikā, kad tikko vēl Kopenhāgenā notika lielā diskusija par globālo sasilšanu. Ja? Un tagad skatāmies tie lielie arī dalībnieki, Amerikas Savienotās valsts, tur Vācija, viņi nezinu, ko darīt. Ja? Tad tikko bija diskusija par globālo sasilšanu, Vašingtonā metru liels sniegs. Ja, ja mēs neesam griezušies pie valdības un lūguši atbalstu, pilsēta nekad nav apstājusies savā darbībā, ir bijušas problēmas, un to, ko es biju teicis, ka 3 dienu laikā mēs lielāko sniega daļu, tie, kas traucē braukšanai, mašīnu novietošanām izvadīsim, lai gan problēma, protams, ar mašīnu novietošanām stāvvietām ir tā lielākā, jo, ja stāvogā tur mašīna, viena vai otra, tad traktoru nevar to notīrīt. Tur jātīra ar lāpstām, un vienmēr kāda mašīna kaut kur tiek novietot arī pa nakti. Bet, jāsaka to, ja Vašingtonai nepieciešama mūsu padomu, mēs nelieksim viņiem šos padomus, jo principā šī pilsēta ir apstājusies. Bet, ja nopietni, man bija iespēja Vašingtonā būt 99. gadā, un tad uzsniega apmēram 5–10 cm sniegs. Principā pilsēta bija paralizēta, jo ziemas riepu tur nav, tīrāmā tehnika nedarbojas, bet ja uzkrīt 1 metrs, tad tā ir dabas katastrofa, ko principā vienkārši viss apstājas. Tā kā tur joki maz, jo ir pilsētas tiešām, kuras nemaz ar to nav saskārušās iepriekš tādā veidā. Mēs arī 15 gadus nebijām šādu sniegu izbaudījuši, lai gan jāsaka to, ka mūsu bērniem šodien beidzot ir iespēja baudīt īstus ziemu, kāda kādreiz Latvijā bija praktiski katru gadu. Tā kā jācer, ka nākamajā gadā visi daudz labāk mēs gatavosimies nākamajai ziemai, bet, kas attiecās par tādām praktiskām lietām, gribu uzreiz pateikt to, ka vakar es esmu nācis ar paziņojumu, jo Saskaņas centra priekšsēdētājs Jānis Urbanovičs aicināja Rīgas domu lemt par Avisolu koncertu zāles atdošanu Pareizticīgo baznīcai. Šis lēmums jau iepriekš bija skatīts, lai gan tur bija tiesa pieņēmusi citādu lēmumu. Es viennozīmīgi vakar izteicu atbalstu šādai iniciatīvai, jo baznīcā var notikt arī kāds koncerts, kur kāda klasiskā mūzika tiek atskaņot, bet ja tā ir baznīca, tā ir baznīca. Tāpat kā anglikāņu baznīca kādreiz bija dievnams, kurā notika diskotēkas, padomu laikā. Bija planetārijas, ja bija baznīcas, kurās bija zirgu staļļi. Tomēr, ja mēs esam nolēmuši, ka baznīcas jādod baznīcām, tad es domāju, pie tā arī jāpieturās vienlaicīgi. Es arī aicināju paralēli tam arī lemt par Petra baznīcas atdošanu Luterāņu baznīcai. Protams, jautājums būs jāceļ vēlreiz Saeimā, jo tas nebūs tikai Rīgas domas jautājums, bet es ceru, ka iespējams šoreiz mūsos ieklausīsies un šo jautājumu mēs varēsim atrisināt. Un es nedomāju, ka tur cietīs kādi rīznieki, ja kurā gadījumā visi dievnami ir atvērti ikvienam iedzīvotājiem, ikvienam vietējiem un arī ārvalstu pilsonim, kas atbrauc uz mūsu valsti. Tā kā es ceru, ka partijas atbalsts šajā lietā no Saeimas tiks nodrošināts. Kas attiecas par ziemu, gribu teikt to, ka Rīgas osta, kura šo gadu arī ir uzsākusi ar to, ka bija jābauda visi šie ziemas prieki. Tad sliktā ziņa tā, ka ir daudz sniega un daudz problēmu. Labā ziņa tā, ka pie -30 grādiem Rīgas līcis neaizsala. Ir bez šaurums, gan patreiz ir nedaudz aizsals, tur ledlaužiem ir jāstrādā. Līdz ar to, protams, kuģu ienākšana ostā ir nedaudz apgrūtināta, bet darbs notiek. Kravas pa dzelzceļu tiek ievestas vairāk nekā viņas tiek pārkrautas ar kuģiem un izvestas, bet tas nozīmē to, ka janvārī ir zināms kritums kravu izvešanai, bet nav kritumu kravu ievešanai, jo daudz kravas, tā skaitā ogles, konteineri, piemēram, viņi vienkārši ostā uzglabājas patreiz, un es domāju, ka
februārī, martā pārkraušana veiksies daudz labāk, un gada griezumā mēs turpināsim strādāt ar pieaugumu, kā tas bijis 9. gadā. Vēlreiz gribu visiem atgādināt zināšanai, kāpēc es tik daudz runāju par ostu biznesu, ne tikai tāpēc, ka es esmu ostas valdes priekšsēdētājs, bet tāpēc, ka vidēji 1 tonna pārkrautās kravas Latvijas ekonomikai atstāja apmēram 10 eiro. Tas nozīmē no 30 miljoniem tonu, ko Rīgas osta pārkrauja, apmēram 300 miljoni paliek Latvijas ekonomikā. Ja mēs palielināsim uz 50 miljonu tonu, tad mēs palielināsim vēl par 200 miljoniem eiro kopīgos iegūmus ekonomikā. Tāpēc šī nozara ir ārkārtīgi svarīga. Man ir paredzēta vizīte uz Amerikas Savienotām valstīm nākamnedēļ. Mēs mēģināsim nostiprināt arī attiecības ar amerikāņu pusi, lai konteineru apjomi, kas tiek tagad pārkrauti Rīgas ostā tālākajai virzībai uz Afganistānu, kas nāk no Amerikas, lai viņi turpinātos un pieaugtu. Mums ir jāstiprina visi kanāli, pa kuriem kravas nāk uz Latviju, un tāpēc es ceru, ka mēs daudz ko spēsim tiešām virzīt uz priekšu. Protams, jāsaka to, ka Rīgas viena no sadraudzības pilsētām Amerikā ir Dallasa, kurā ir viena no lielākajām Amerikas un arī pasaulē lidostām, un tur ir arī ārkārtīgi liels loģistikas parks. Es esmu bijis šajā pilsētā 99. gadā, kad es biju ekonomikas ministrs, un jāsaka to, ka no viņiem daudz ko var pamācīties, un man būs iespēja arī aprunāties ar nopietnām amerikāņu kompānijām par iespējamo sadarbību tieši loģistikas biznesa izveidē, jo es uzskatu, ka Rīgas osta nākotnē aizvien lielāku un lielāku lomu spēlēs tieši loģistikas biznesā, kur kravas ne tikai tiks fiziski pārkrautas, bet komplektēts, iespējams notiks arī zinām ražošana, jo geogrāfiskā vieta un viss pārējais izvietojums mums ir ārkārtīgi labs, un laikā, kad es biju satiksmes ministrs, mēs izstrādājam precīzu stratēģiju, kur šodien palīdz attīstīt arī Rīgas ostu, jo tā sekmē kreisā un labā krasta attīstība Kunziņas salā ir paredzēts arī investīcijas no Eiropas struktūrālajiem fondiem saistībā ar dzelzceļa infrastruktūras izbūvu. Kreisā krastā mēs tagad strādājam pie tā, lai Bolderāja 1 stacija tiktu rekonstruēta, pēc tam Bolderāja 2 tiks izbūvēta, un tas tiešām radīs iespēju attīstīt jaunus termināļus, un tādā veidā Rīga varēs nostiprināties. Plus tas, ko mēs esam izdarījuši konkrēti, mēs esam tālredzīgi gājuši uz to, ka Rīgas ostā ir sākusies padziļināšana. Ventspils Liepājā mēģina sasniegt 12,5 metru dziļumu, kāds Rīgā vienmēr ir bijis. Mēs ejam uz 16 metriem, un principā jāsaka to, ka šajā gadā pirmo reizi lielie Panamākas kuģi jau ir apkalpoti Rīgas ostā. Ja iepriekš lielākie kuģi bija 50,000 tonu, tad šogad tie ir 70,000 tonu, un ar to mēs viennozīmīgi esam kļuvuši daudz tuvāk un izdevīgi, un jāsaka to, ka mēs tiešām nostiprināmies ne tikai tagad savstarpējā konkurence ar Ventspils ostu, bet visā šajā reģionā, jo Rīgai piedāvājot labas infrastruktūras iespējas ostā, plus vēl pietiekošu dziļumu, mēs tiešām varam pretendēt uz to, ka Rīgas osta būs ļoti nozīmīgs tāds tā kā motors visa šī loģistikas biznesa attīstībā visā valstī, jo dzelzceļš nekādā gadījumā nevarētu veiksmīgi darboties, ja viņam nebūtu uz kurien vest to kravu. Ir vajadzīga osta, uz kurien viņu vest. Un tāpēc mēs ļoti aktīvi strādājam pie sadarbības ar Krieviju un Baltkrieviju, jo šīs ir valsts, ar kurām mums ir kopīga robeža. Un es ceru, ka nākotnē tiešām kravu skaits palielināsies. Gandarījums, ka patreiz ir vairāki projekti dienas kārtībā, kur Krievijas uzņēmēji gatavi ieguldīt līdzekļus, būvēt savus termināļus, un tas varētu garantēt mums ilgtermiņa arī apgrozījumu. Kā jau es esmu iepriekš jau presē teicis, viens no projektiem, kas saistīts ar ķīmijas kravu pārkraušanu, kompānija Uralchīma plāno pirmajā etapā uzbūvēt terminālu ar 2 miljonu tonu kravām, nākamajā vēl plus 3, tad kopā pie 30 miljoniem tonu, kas tiek pārkrautas ostā patreiz, varētu vēl 5 pievienot. Tas ir konkrēts piemērs, kur viens uzņēmums var uzreiz principā dot ārkārtīgi lielu ieguldījumus. Tad svarīgi to, ko teica Ivars Gudmans, nepazaudēt tās darba vietas, kuras ir, tas ir tas, ko mēs cenšamies nodrošināt, plus pievienot jaunas. Un līdz ar to tas uzstādījums par darba vietām, kuras mēs Rīgā veidosim, es domāju, ka 4 gadu laikā viņš ne tikai tiks izpildīts, bet arī pārpildīts. Bet tas, protams, būs saistīts ar konkrētiem projektiem. Tālāk ir jāizsaka nožēla.